Wow! Nu tā, čau, jaunā video. Atkal, kas mums te būs jauns turbo. Man būs arī turbo. Tātad, šī tāds te E46 kupējnieki vai facelift, ļoti skaisti. Oh, God, it's so good. Tātad, kāpēc es domāju, ka šito vajadzētu uzfilmēt jau citi turbo ir sabūvējušies, bet, nu, ziniet, kā filmēt visu laiku, kā liek turbo, garlaicīgs, vienu un to pašu. Bet, nu, pa lielam šis arī tas pats viens garlaicīgais, bet vienīgā nianse, kāpēc man viņš liekas interesanti un gribējās parādīt jums, tikai tāpēc, ka viņš ir 2-litrīgs. Un vienkārši man pašam ļoti interesē, ko var dabūt no 2-litrīga MP2 dabulvanus. Cik zirgus mēs dabūsim no viņa stoka motors. Uzliksim trīņu ieplūdes kolektoru, trīņu vadību, no MS43 un pašu turbo setupu. Visu salasīsim kopā un gribās redzēt, ko tad viņš parādīs uz stenda. Tādu domu, lai pieņemsim, tagad mūsdienās trīnis maksā diezgan dārgi, teiksim 1500 eiro, es teiktu svaps. Par tiem 1500 eiro, ja tev pieņemsim 2-litrīgi šī tāda kupeja skaista, tu vari salasīt savu pa lielam gandrīz vai turbo kitu. Tā ņemot. Par izmaksām es arī video beigās aptuveni pastāstīšu, cik tas izmaksā. Tad jau varbūt labāk ir uztaisīt turbo nekā atmosfēru trīni ieskakot iekšā. Un tomēr turbo skaņas ir turbo skaņas. Tāpēc baigi daudz es no šī visa projekta nefilmēšu, tāds, teiksim, gan jau īsts video salīdzināšu. Kaut kādu timelapsiņu uzliks, ka jauc nos, kaut ko liek kopā, varbūt ir kaut kas tāds interesantāks, kas jums noderētu. Uzfilmēšu, parādīšu, bet jā, tā kā ķeršos pie demontāžas, galvenais jau ir tā stenda izdruka, cik tad būs tie ciparīgi. Tā kā ķeramies pie darbiem. Tātad, kas vēl šajā 46. ir forši, ka viss ir smuki sakrāsots. Man liekas, es to rādīju vai nerādīju, bet viss apakšņā arī ir apstrādāts. Viss ir sakrāsots, smuki, apstrādāts, sacinkots škrūvīts, rekur skaisti. Jā, no apakš izstās ļoti labi tā mašīnīt. Un jā, darbojos. Uzlikts ir trīnieka spārrats, 240 mm, Zaks Performance kurvis un parastai Kevlāra disks. Tā kā, jā, viss ir salikt un darbojamies tālāk. The next day. Nu tā, es esmu uzfilmējis vairākas timelapsiņas, kā kopumā neko daudz nefilmēju, jo 1000 reizes jau tas ir rādīts, bet šodien es esmu uz stenda, rekur HCRs, šeit viss ir salikts, nevar tagad šādi izstās, pēc stendiņa parādīšu jums no apakšņas visu, kā kopumā izskatās. Plasmasiņas trīķējās, nav kaut kas te pareizi salikts. Kalps nav pareizi salikts. Tikai jā, stendies trīķēsies, rats uzsprāgs, balva beigusies, arki izārdi. Kāds pagājis, viss pagājis. Nav kaut kāds savilcējs mums izbāzt cauri. Ja mēs nevarēsim tad neko te baigi izdarīt. Vajag trubu un izvalcēt ārā. Lielo trubu izvalcēt ārkas. Vislabāk samarēs rekt cauri izskruvēsim. Autosports. Tā tad reku mūsu stoka 2-litrīgais, tā ir turbo kitiņa un tāds rezultāts. Reku 322 zirgi, 344 grieza, līkni izskatās šādi, manuprāt, 2 litri ir nereāli labi. Es pat, ja godīgi pats negaidīju, ka būs tāds rezultāts, izskatās ļoti skaisti. Viss darbojās, kāpēc tur tagad ir nojaukts uz stenda. Noķeņas sensors atškarējās, tā kā norāvām no, ātri samainījām un te jau turpinājām regulāciju. Nu, ko mēs esam atpakaļ garžā no stenda. Parādīšu, kā izskatās no apakš tā mašīnīte. Tad rekur šādi,
krīmerīts tepat lejā. Eļas atplūdīta blokā, rekur smuka kolektoriņš, tālāk rekur downpipiņš, viss iet smuka lejā, gofriņa, vībendiņš, un tad jau viss rekur smuka aiziet, rekur šeit, un viss smuka līdz aizmugurē. Šādi kronšteiniņi viss smuka uztaisīts, un šādi izstās viss no apakšas. Manuprāt, ļoti zolīdi uz tehnisko, kad uzliegās zagluši un smuki brauc izēja apskatu. Rekurs viss bamperīts, viss arī salikās skaisti pa vietām, kulerīts perfekti arī der, smuki paipi, viss aiziet, paspārnīši arī savās vietās, lielam slīperīts un neko nevar redzēt. Nu tā motortelpums izstās šādi, GT3 tā turbīnīti, rekur smuki downpipes, rekur šildiņš spolēm, ideāli uzlikt plasmas, bet alumīnija vārstvāk, un jā, viss paipings tur arī skaisti aiziet. Tas pats arī šeit, rekur Porsche, Nissan Maf, Stock, vadība M43, uzlikta trīņa ieplūde virsū stāv, un jā, no Stock 2-litrīgā var dabūt tāds rezultāts. Un jā, rekur kulerīti, smuki kronšteini, viss izdarīts. Kopumā projektiņš šādi viss izstās. Arī boost kontrole, rekur ir, nav dārgā maks, bet nu, šis arī viss strādā budžetiņā. Un galvenais, ka ir rezultāts un viss notiek. Un jā, rekur ir izdruka, jau redzējāt uz stenda, rekur turbīnīti, full boost jau ir pie 4, manuprāt, nav slikti priekš 2-litrīgā. Interesanti, kā būs braukt pa ielu ar viņu. Un pa lielam jā, tad šitais projektiņš mums ir uz beigām, tāpat arī video uz beigām, tā kā ierakst komentāru, kas tev interesē, ko tu varbūt tās gribi vēl redzēt, un tad jau tiekamies nākamajās sērijās. Peace!